Sveiki! 14. video. Šis būs neparastāks video, jo es neko nerādīšu. Es jums izstāstīšu kādu informāciju, un tad jūs pašas pielietosiet. Vienkārši tāpēc, ka te nevajag neko demonstrēt, jo tāpēc, ka tas, ko jūs zīmēsiet to, ko jūs redzat sev iekšienē. Un tāpēc sagatavojiet papīru. Šī reizē es ļoti silti ieteiktu paņemt lielāku papīru, cik no liela jūs varat. Tāpat tās arī krāsas. Bet arī, ja jūs esat laika ierobežojumā, ņemiet maziņos sajūtas žurnāliņus. Bet, ja jums ir iespēja, tad ieteiktu lielu papīru un arī šķidrās krāsas, akrils, goša, ūdens krāsas, viss, kas ir plūstošs, tempera, der. Un padomājiet tagad par to gadījumu, kad jūs jutāt spēcīgas emocijas. Varbūt tas bija šodien, varbūt tas bija kādu citu dienu, bet padomā, par ko tev ir spēcīgas emocijas. Vienkārši aizvēr acis un pasēdi kādu brīdi un domā par to situāciju. Atceries, kādas tev bija sajūtas, kādas bija emocijas, vai arī joprojām ir sajūtas un emocijas, viņas ļoti ātri atskrien uz ķermeņā atpakaļ. Un pajautā sev, kādā krāsā ir šīs pieredzes pats pamats. Tu paskaidrošu, ko tas nozīmē pamats. Ja tu zīmētu, piemēram, tā ir pieredze par laukiem, droši vien tas būs zaļš pamats. Ja tas ir par okeānu jūru, tas ir sils. Ja tas ir par kaut ko spēcīgu, pozitīvu, tas atkal ir savādāks. Katram tās emocijas saistās ar kaut ko citu, dievišķais ar citu. Pretojieties minēšanai. Ka, piemēram, ja tu domā, ka, tā kā man nāk prātā rozā krāsa, ka tas ir par dusmām, vai arī sarkans ir dusmas. No šīm klišejām, ko es parasti mācu jau gadu desmitiem, cilvēkus izvairīties. Jo krāsu pieredze mums ir savādāk. Varbūt arī es nepareizi nosaucu, varbūt, ka par laukiem nav zaļa krāsa, varbūt tev lauks saistās ar puķu smaržu, ar kādu puķis krāsu, vai arī ar zemes, tad, kad zeme tiek uzarta. Tā kā es vēlreiz apstiprinu un gribu apstiprināt to, ko es vienmēr saku, atbrīvoties no stereotipiem, no klišejām, no tā, ko kurš ir gribējis tūkot, piemēram, ja tā ir melna krāsā, šausmas depresīva, tā nē. Jo melna krāsa ir miera krāsa, ir nakts krāsa. Tas ir atpūtas krāsa. Katrai krāsai ir spektrs ar nozīmēm. Melnā krāsa var būt arī negaisa mākonis un tam līdzīgi, bet kurā vietā starp mieru un negaisu tu atrodies, tu tikai pati nosaki. Tu pati izvēlies kādas krāsas, tu vēlies lietot un necenties piešķirt nozīmi, domājot par šo te sajūtu, kas tev nāk prātā, kura krāsa. Un paņem to krāsu, varbūt, ka tev nav gatava tā krāsa, varbūt tev ir jāiejauc tā krāsa, un sāc gleznot. Ja parādās formas vai attēli, tad pieņemiet tos, bet necientieties apzināti radīt formas, vai kad man kaut kas jāuzzīmē. Nē. Ja tev rodas kaut kāda forma, vienkārši paļaujies tam un zīmē, pareizāk sakot, glezno. Un vienkārši ļaujies tam, ka tu ļauj tai gleznai uzkrāsot pašai sevi. Un tad, kad liekas jau, ka tas viss esmu uzzīmējis, man kas prātā vairs nenāk, tad, kā jau arī es esmu minējis iepriekšējā reizē, ir tāda fenomenoloģiskā pieeja, kā tad tu noliec otas drošā vietā, droši vien ūdenī, lai nesakalst, kamēr tu piecelies kājās un atkāpies no tā gleznojuma. Paņem viņu, var kaut kur pielikt, uzlikt, lai var labāk redzēt, vai arī kaut kādā veidā atstutē, lai atkāpjoties, tu vari paskatīties šo savu zīmējumu. Un padomā, vai tas, ko tu redzi, vai tu jūties apmierināti ar paveikto. Un atkal ir šis iekšējais monologs, ko mēs mācāmies visu laiku arī runāt ar sevi iekšēji
un uzdodam jautājumu sev, vai tu beidz tāpēc, ka nevēlies turpināt, vai arī tāpēc, ka tu jūties, ka viņš ir pilnīgs, tas zīmējums ir pabeigts. Un atbildi meklē savā ķermenī. Vai tu jūties atslābinājusies un sazemējusies, vai arī tev elpošana ir sekla un nemierīga. Neviens no variantiem nav ne pareizs, ne nepareizs, ne labs, ne slikts, bet ir labi, jebkurā gadījumā zināt, kāpēc tu kaut ko dari, un tad tu vari akceptēt to. Un ja tev ir sajūta, ka tu apstājies, ka tev ir kaut kādas emocijas, citas sāk rasties, vai arī nevēlies turpināt, tad aizēj nomazgā otas, un kad tu visu noslauk un vienkārši sakop to savu miljo apkārt, kas ir, un viss, ka tie tur kārtībā, tad tu vari atkal atgriezties pie savu darbu, apskatīt viņu. Viss tas, ko mēs darām pēc tam, viss tas sakārtošanas, mazgāšanas, otu mazgāšanas, krāsu salikšanas, aizskrūvēšanas process, tas ir procesa daļa. Tas ir tikpat svarīgs attēlu veidošanas process, cik pati šī zīmēšana vai gleznošana. Jo tas ir tā kā pāreja no tā momenta, kad tu esi tā pavisam dziļi iekšā tajā, un tu nonāc atpakaļ šodienā caur to procesu, caur to vides miljo sakārtošanas, ka tādā līdzsvarā un drošības sajūtā. Ja, tā kā tas nav tāds, tikai jānovāc kaut kas, ja? Bet uztveriet to kā daļu no cieņa pilnas procesa. Un, kad apsēžaties, lai pārdomātu to savu gleznu, attēlu, kā lai viņu nosaucu, mākslas darbu, atcerieties situāciju, par kuru tu domāji, ar kuru tu sāki, par kuru tev radās tās emocijas, un domā par to, ko glezna tev parāda, tas zīmējums, tas attēls, ko viņš tev atspoguļo atpakaļ. Vai tavas emocijas un jūtas ir mainījušās, kādas viņas ir vai kļuvušas skaidrākas, kaut ko vairāk esi apzinājusies, sapratusi, izpratusi. Vienkārši tā pārdomā to. Un, ja tu vēlēs, protams, pierakst savas reakcijas, neaizmirst pierakstīt arī datumu, kā vienmēr. Un gribu piebilst, ka dažas reizes ir tā, ka tas darbs, ko mēs radām, runā ar nenoliedzamu skaidrību uzreiz, bet visbiežāk ir tā, ka tas, ko mēs ar to zīmēm izprotam, tas notiek ilgākā laika gaitā. Vienkārši ļaujies sev gleznot, saņemt to, ko tu jūti, un ideāli ir, ka tev tur nožūst un vairs neplūst ne te krāsa, ka tu vari viņu pielikt pie sienas, un tad kādā laika posmā tu vienkārši kaut ko grozoties, darot, ka tev acis uzskatīs, citreiz tu ilgākā laika posmā var saņemt to savu, to pārstrādes gala produktu, teiksim tā. Un citreiz tas ir pats process, pietiek paši process, tur nav nekas ne jāsaprot, ne arī jānosauc vārdos, ne arī kaut kas tur vairāk ir jādomā. Un šo te, tad es tev atstāju tavā ziņā visu izdarīt, kā jau tu saproti šo klausoties, kā es nevaru neko priekšā uzzīmēt. Bet šis ir labs veids, kuru iemācīties kādā veidā, kas tev var palīdzēt apstrādāt tavas emocijas. Ceru, ka tas tev palīdzēja, lai tev labi izdodas.